Nu tā, mīļie. Ir pienācis tas brīdis, ka mums bišķi arī kopā ar Andi jāpadalās kaut ko no savas dzīves. Turpinam mēs viņu dzīvot, bet laiku atrast tam, lai ierakstītu visus mūsu brīnumus, kas ar mums notiekās, un kādi tarikāni veļās ārā, un kādi pārbaudījumi un vispārējais, nu tā kā ir. Bet, nu, secinājām to, ka šis ceļojums, kas tikko svaigi bija noticis uz Ameriku, iedeva tādu pagriezienu punktu, ka viss par šito ir jārunā, jādalās tālāk. Jo ceram arī, ka tas iedvesmos arī kādas citas attiecības, pāri attiecības, un ne tikai vispār attiecības kā tādas, jo šobrīd īstenībā pateicoties viens otram, ka mēs mēģinam pieņemt viens otru tādi, kādi mēs esam, ar visiem saviem brīnumiem, un ieklausīties, saprast, iedziļināties, būt klātesošiem visādos brīžos, tas spēlē lielu lomu, kāpēc mēs varam iet kopā tālāk, arī jaunā versijā, un vienkārši šo kopdzīves izaicinājumu jau nest, ja pacelt tādā nākošā līmenī. Nav viegli. Kāpēc nav viegli? Tāpēc, ka ego spirinās, un mans ego daudz spirinās. Bet caur to es redzu izaugsmes, un tāpēc paldies Andim, ka viņš ir klātesošs arī. Tāpēc, un šodien tieši būs runa par maniem tarakāniem, kas izcēlās ārā ceļojuma laikā. Un pirms mēs sākam bija šķietņās padiskutēt savā starpā, tāpēc, ka Anda šobrīd ir projām, uzreiz pēc ceļojuma arī darbi sākās un nav mājās, tāpēc mēs esam tā. Viens ar otru kaut kur komunicējām kādā citā Latvijas pusē. Tā kā mums viens no brauciena mērķiem, primāriem mērķiem, kāpēc mēs devāmies uz Ameriku, bija Young Living eterisko eļu konference, 30 gadu jubilējas, tad arī šo stāstu es tā kā vēlos iesākt ar pateicības sajūtu, arī pateicība Andim, pateicība arī mums kopā, ka mēs varam iet tālāk, un mums arī ir brīnišķīga eļļu kompozīcija, kas saucās gratitude, jau arī pateicība, ko izrādās, ka Andim arī tad līdzi ir darbā. Cik forši tikko maciņu parādīt, var parādīt vēlreiz. Jej! Un es fiksi uzmetīšu foniņā, lai arī pārējie redz, kas tur ir iekšā. Mhm. Pateicībā, ja? Ļoti skaista kompozīcija, ļoti maika kompozīcija, var viņu izmantot ikdienā kā arī smaržiņas, kas iedvesmo, kas atver sirsniņu, kas ļauj, nu vienkārši, kas ļauj iet tālāk arī ar šo pateicības sajūtu, jo viss, kas ir noticis ar mums, ir noticis tikai uz labu, lai mēs augtu, attīstītos, dotos tālāk, tā kā, jā, un par iepriekš minēto pieņemšanu, arī vēl pieņemšanas kompozīciju, arī šodien gribēju tā parādīt, kas arī ir mūsu ģimenes etrisko eļu vācelītē, tātad pieņemšana. Mēs mēģinām pieņemt viens otru tāds, kāds viņš ir, un nemēģinām viņu pārveidot. Tas ir ļoti būtisks pilārs arī attiecībās, to mēs esam sapratuši, un arī mēs pieņemam savus bērnus, mēģinām pieņemam arī savus vecākus, draugus, kolēģus, paziņas un tā tālāk, jo vairāk pieņemšana ienāks dzīvē, un tieši šis aromāts palīdz mums vienmēr uz šīs nots arī noturēties. Un ne tikai šīs aromāts, mēs jau tur miksējam visu kaut ko vēl citu. Nu, lūk, līdz ar to gribējās tādu skaistu ēterisku ievadu, lai varam paturpināt jau ar tādu diskusiju un to stāstījumu, kas kur kā. Jā, labi, Andi, varbūt tu kaut ko tagad gribi Ah, nu, papildināt. jā, jā ne, nu, izaicinājumi attiecībās tā ir normāla lieta, jo, kā saka, ja jūs esat abi divi pilnīgi vienādi, viss patīk un viss vienlaicīgi nepatīk, tad nu, tur grūti kaut kādu attīstību panākt, jo nav tas izaicinājums, nav tā dzirkstelīte. Ja? Tas tāpatās kā pilnīgi vienāda materiāla. Nu, šitos te tāds, nu, saliekam viņus ar plāksnītēm, paberzējam, bet reakcijas nekādas nav. Jā, sākumā laikam tur kaut kas ir, patīk, forši, jā, beigās viņš salīd kopā, viņš ir viens, bet, kur dzirksteli ir apmēram, jā. Un līdz ar to tas moments, kad kaut kādām atšķirībām noteikti attiecībās ir jābūt, un tas ir pilnīgi normāli, jo katrs ir savs, katrs ir atšķirīgs, katram ir savas vērtības, kas ir ieaudzētas no vecākiem, no vecvecākiem, no vides apkārt un tā tam līdzīgi. Tas jau visus mūs veido kā personības. Nu, tad tās traumas, protams, arī tur ir iekšā līdzesošas, klātesošas, un ar viņām ir jāstrādā. Jo, ir jau ļoti forši un populāri uzvelt visu uz šitiem te
horoskopiem pateikt, ah, es esmu tur dvīņi, jā, man tā ir. Es saku, sūdz tā ir, tā nav. Ir ar sevi jāstrādā, tev ir jāaug kā cilvēkam un jākļūst labākam. Jā, un tavas sliktās īpašības vajadzētu nevis mainīt, bet, kā viņas varētu labāk pateikt, transformēt. Transformēt, jā. Mhm, Ja, mhm. uz kaut ko pozitīvāku, labāku, pret sabiedrību, varbūt noderīgāku un pavisam noteikti arī pret sabiedrību saudzīgāku. Jo sliktās īpašības mēdz būt ļoti destruktīvas un līdz ar to var kaitēt attiecībām ar citiem, var kaitēt ļoti bieži arī sev, savai veselībai. Nu, tas viss ir darbs, un vislielākais darbs ir tiem, kas kaut kādā veidā sevi uzskata par pārākiem un uzskata, ka šis nav. Tas nav jādara. Priekš kam man tur kaut kas jādara, kaut kas jāiedzinās, kaut kas sevī ir jāmaina. Priekš kam man tas ir jādara? Es taču esmu perfekts apmēram. Ja? Nu, tā nav. Ja gribās dzīvot šajā pasaulē ar cilvēkiem un komunicēt tiešām tā harmoniski, jēgpilni, bez konfliktiem, ja? Nu, tad ir jāiemācās, ka arī kaut kas ir jāizdara. Nu jā, labi, tad tā liriskā atkāpīte Mhm. laikam jānoslēdz. Nu, par, par to, kas notika Amerikā un kā notika Amerikā. Nu, tad jau laikam tev ir Jā. jāsaliek pirmais, kā teikt, pakāpiens. Es ievadīšu to momentu. Pirms ķeramies ritīgiem vērsim pie ragiem. Bišķītiņās cukuriņu ielaidīsim šitajā visā pasākumā arī, jo, nu, ir taču, nu, kā ceļojums, nu, tā, kad ir bildes redzētas un parasti, kad cilvēki dalās sociālās vietēs tīklos, jā, nu, protams, viss taču ir forši, vai ne? Nu, tad arī bišķi cukuriņu no mūsu puses, jā, skaists skats, viss priecīgi, viss ir forši un laimīgi un smukās kopildītes. Bet tas tiešām arī ir patiesi, tas nav uzspēlēti. Ja, teiksim, es zinu, kā cilvēki mēdz arī uztaisīt scenāriju veidu bildes, tad šitien bija tās sajūtiņas. Tieši kāda ir, kas ir bildē, tas ir arī sirsniņā, tāda sajūtiņa. Bet, protams, bija arī savi up and downs, ja, ja augšas lejas, jo bija ļoti intensīvs laiks, jo mēs bijām gan tā kā sākumā ņēmām atpūtas daļu, nu, ja bija tādu adventure piedzīvojumu daļu, ja, un pēc tam mums bija konferences daļa. Un tas viss bija ļoti intensīvi un ļoti karsti laikapstākļi un vispārējais un tā tālāk. Jā, man tas bija pirmais brauciens uz Ameriku. Es pirmo reizi šajā valstī biju, un mans pirmais garais lidojums. Tātad arī mans fiziskais ķermenis tā, ok, tas ir kaut kas jauns, kaut ko tādu piedzīvot, jā. Katrā ziņā bija priecīgi, ka mēs beidzot ar Andu pa ilgiem laikiem varējām būt 2-1. Tas jau bija kaut kas itī forši. Mūsu kopdzīvē tas bija sapratam, gribam vēl, jo tik tiešām ar bērniem paņemtais laiks vispārējais, tas ir, jā, tas ir bišķi mūsu, nu, vai arī mani personīgi tur tā, bišķi pavilka ne uz to pusi, kā gribētos, bet viss ir tieši tā, kā tam ir jābūt. Nu, lūk, par visu, kas kur kā ceļojumā šobrīd nav jēgas stāstīt, jo vai uzsvērt gribam tieši, es arī gribu uzsvērt tieši to, kam gāju cauri, vienam konkrētam lielam paternam, ja programmai, kas no manis vilkās ārā, un Andis bija kā provokātors, neapzinātais provokātors šī programmai, tikai caur savu patiesumu un dzīves baudīšanas talantu man izprovocēja briesmīgi tarakāna ārā. Un, ziniet, kā man nav kauns par to runāt, nu kā ir, tā ir, un es būšu ļoti atklāta, un es saprotu, ka kādam varbūt arī attiecībās ir grūti atzīt kaut kādas tādas lietas, liekas tas nenozīmīgi, vai nu vienkārši par to, ka nav jēgas par to runāt. Es uzskatu, ka ir par to jēgas runāt, un pat arī tāpēc es arī izliekos šeit kā tāda balta lapa, jeb grāmata atvērta, nu, re, kur ir, arī tā mēdz notikt, un no tā var veidoties konflikti. Un, lai tas nebūtu, tas ir jāizrunā. Mēs arī esam par to, kad ir jārunā. Nu, tad tarakāns, lielais rastais tarakāns, kurš varbūt vēl dzīvo iekšā, viņš nav pilnīgi pametis šo ķermeni, viņš tur vēl ir, viņš tur pagāja ārā, viņa bišķi pacirpām, bet, nu, tur kaut kādas daļiņas palikušās. Tātad, mums bija iespēja skaisti arī pabaudīt, jebko arī pabaudīt ēdienus, iegādāties dažādus interesantus pirkumus un, nu, visu kaut ko, kas ir saistīts tieši šobrīd ar materiālo daļu, ja, kuru jātērē ir naudiņa. Tā kā šī ceļojuma sponsors bija un ir Andis, tad arī visi līdzeklīši arī
tika pie viņa turēti, un viņš ir ļoti labi pārzināja. Es summu nezināju, ar kādu mēs braucam, uz ko mums kas un kā, bet viņš zināja, viņš bija pārliecināts, viss ir kārtībā. Nu, un tad, kad labi, tur pirmā reize, otrā reize, viss ok, tad skatos tā diezgan bieži, mums gandrīz katru dienu gandrīz nācās ēst arī ārpus mājas, ja, un, protams, tur tās summiņas, nu, viņas tā kā salasās. Un nav tā, ka mēs ikdienā knapinamies, tā nav. Mēs dzīvojam diezgan normāli, pat labi, bet šeit es gribēju uzsvērt to, ka nāca ārā no man iekšējām sajūtām tā, ka man likās, ka vai nu viņš pārtērē, vai arī, ka nu, šito pie šitā var iztikt. Ai, nu, šito arī Latvijā var paēst. Ai, visādas tādas, uz to, sevišķi, kad bija jāpērk kaut kādas, nu, tiešām restorāni, ja, kur bija jāiet kaut ko paēst, kaut ko interesantu var pamēģināt, un tādā vidē, kaut ko nacionālu vai tradicionālu vai vienalga, ja. Un visu kādā brīdī man iestājas tā, nu, cik tad var? Var taču vienkārši nopirkt kaut kāds pāris burkāns, gurķīti, oliņu, tur avokādo, un būs labi. Kaut kāds suliņu padzert un ūdeni, ko tev vēl vairāk vajag? Labi, tagad tu viņš pārņem stafeti, tad es atkal paturpināšu. Tā iedomājās, fels ir ārā. Un mēs aizbraucām puspasaulē pāri uz otru pusi, un mēs tagad iesim te pirkt kaut kādus gurķus un burkānus, ko var veikalā pie mums mājās nopirkt. Mums ir jāiet, jāpamēģina kaut kas tāds, kas mums nav. Jā, un es plānojot šo te ceļojumu jau gadu iepriekš, jā, plānojot, es aptuveni sapratu, pat cik es 2 reizes jau biju Amerikā bijis, es aptuveni zinu, cik kas maksā. Nu, ņemot vērā inflāciju un tā tam līdzīgi, jā, bišķiņā tā kā arī bija augušas cenas, bet plus mīnus arī sanāca. Mums sanāca tas tēriņš vidēji, nu, kaut kādi 80 līdz 100 bišķiņu pāri dolāru dienā. Jā, kas it kā nav maz, priekš Latvijas tas īstenībā diezgan daudz, un arī ikdienā šeit mēs Latvijā tā netērējam. Nav jau tā, ka tās summas, kas tur tika tērēts, ka tās man bija ikdienišķas. Nē, vienkārši es biju gatavojies tam, ka mēs braucam 14 dienu ceļojumā, un ka 14 dienām man vajadzēs naudiņu. Jā, un vajadzēja suvenīriņus nopirkt, vajadzēja tur koferi nopirkt, vajadzēja vēl kaut ko, vēl kaut ko, vēl kaut ko, vēl kaut ko. Nu, plus mīnus, jā, es tā salasīju kopā no ap kaut kādiem 3000 sanāk, eiro uz to visu arī aiziet. Vai pat mazāk. Nu, tāpēc, ka tur, nu jā, protams, es Pat nav kā tā, ieeju. nav Jā, pat ieraugu tā. kaut kādu nozīmīti vai magnētiņu, par piemiņu. Nu, tas jau man ir jāpaņem, jo man jau jāatved ir ne tikai sev, bet, jāatved arī varbūt kaut kas kolēģiem bišķiņu pagaršot, kuriem interesēs, jā, vai māsai, jā, tā. Un par šitām zīmītēm un šitiem te nieciņiem un magnētiņiem. Ak, dieniņās, kā es sākumā sacepos, vai tad tiešām tev no visām vietām ir jāņem, un kur mēs tos mēslus pēc tam liksim. Un tad vēl uz cepures jāsprauž visi tie brīnumi, ja. Kas ir, kā ir ok, ar ko tu forši pamatoji par šīm te atmiņām un sajūtām, uz kuru tu apskatoties. Tieši tā, jo aizbraucot uz kaut kādu vietu, nevienmēr tu spēsi to atmiņu tik labi saglabāt, ja tu viņu nekam nepiesaisti. Manā gadījumā manas atmiņas ir pie manas cepures vai pie magnētiņa, kas ir pie leduskapa. Es aizēju, atceros, jā, kur es nopirku to tur, Navajo, jā, tur bija tas, tur mēs redzējām to un šito, tur es parunāju ar to indiāņu, to pēcteci, uztaisīju bildīt, pam, uzreiz smuki saliekās, un ir uzreiz arī tā mentālā piesaiste tam. Protams, tādus nieciņus vajag izvērtēt, vajag apskatīties pirmkārt labi simbolisku, tādu, kas tiešām asociējās, nevajag ķert un grābt pirmo, otrkārt, jāpaskatās arī cena, jo ir, kā man te bija piedzīvojums, jā, es gribēju pirkt ametistu, pirmajā vietā Ines man atrunāja, otrajā es pats sevi pierunāju jau nopirkt, tāpēc, ka bija lētāk, un trešajā vietā, kur mēs atradām, viņi bija vēl vispār 5 reizes lētāk. Sākumā maksāja $10 gabalā, beigās $2 gabalā. Tas skaists ametista, tāds tā kā bloks, jā, kur ir maz ametista kristāliņi. Tas bija tiešām laikam gadījums, jā, kad tur bija Inesai taisnība, jā, ka var atrast lētāk, bet man
Jā, nu, tur jau arī bija komentārs par to, ka šitādas var dabūt Latvijā. Es zinu, kur viņi ir, es zinu, kā viņus tur var dabūt. Es tā domāju, Haidīra, kur ir valsts, kurā viņus iegūst, nevis eksportē. Ja? Un es uzticos šitai kvalitātei labāk nekā visam, kas ir Latvijā. Apmēram tā. Nu, jā, es tur tā kā sākumā paklausīju, arī man bija sevi jāpabremzē drusciņu. Arī dažos brīžos varbūt tās tiešām arī bija tā, ka, nu, palieku. Bet ļoti bieži bija situācijas, kā it sevišķi ar beef jerky, ar gaļu. Tur arī bija visu laiku rāvā ārā, ka mums vajag, mums jau ir, mums pietiek. Tas, Un, kad ja tie nemaldos, varianti, kaut kādi pēc tam, man liekas, tur 10 dažādas variants, es atveris mājās no tādas firmas, no jā. tādas, labi, bakīs, tas ir, jā, un tur es piekrītu, tur tās šķirnītes bija jāpaņem. Bet pēc tam vēl katrā veikaliņā, o, reku tāds, o, reku šitāds, kas vēl Un likās, tad ka bija 3 reizes, kad ar visu to, ka nu, nevajag to jerky, tomēr beigās tā rociņa stiepās un ņēma to jerky, jo gribējās kaut ko uzkost. jā, bija vajadzīgs, viņš tika lietots. Jā, jo Ar tas beef burkāniem jerky. nepietika. Taisnība, jā. Jo beef jerky man bija sadalīts divās daļās. Tiešām Bakijas daļa bija tā, kas ir augstā galā. Jā. To es paņēmu ar domu, ka es vedīšu viņu mājās, es uz vietas viņu praktiski nēdu. Un tad bija tādi, kas ir, nu, neteiksim, zemākas kvalitātes, bet citas firmas, jā, kas ir lielveikalos nopērkams. Tas Bakijas, tas nav lielveikalos Mm. nopērkams. Viņš ir tikai tajā benzīna uzpildes stacijā, kas ir viņa oriģinālais. Un Teksasā tikai, vai ne? Jā, un tikai Jā, Teksasā. jā. Un pie tam vēl arī bija jābrauc stundu līdz viņam. Nav jau tā, ka tur Mm. blakus bija. Mm. Nu jā, toties visi pārējie, kas bija, tie bija tādi, nu, jebkurā veikalā var nopirkt. Viņš strādā, kalpo ļoti labi, kā vienkārši uzkodiņš. Mums bija jābrauc diezgan liels gabals. Mhm. Un ne jau visu laiku mēs tur stājāmies kaut kur, un, lai vienkārši tā Tieši tā. drusciņi sevi nodarbinātu un garš kārpiņas patrenētu apmēram, tad jā, bija paņemts pāris mazās paciņas ik pa laikam kaut kur taktiski. Jā, nu tā. Respektīvi, es secināju arī pati par sevi, ka es laikam neprotu baudīt, materiāli neprotu baudīt, es teiksim, garīgi, emocionāli, kaut kā protu baudīt, bet kad ir arī vēl šī materiālās daļas bauda, un es kaut kur ieslīgstu saspringumā, nu, saspringstu par to, ka es drīkstu šobrīd baudīt materiāli. Starp citu, šī ir tēma, ko es esmu vairākas reizes arī elpojusi, elpošanas sesijās, elpoju sārā un pie Sanitas Betkeres un pie Anda Petriņa grupās. Šī tēma ir cēlusies, bet viņa nav līdz galam arī, tad vienkārši es ir cik vēl ar sevi jāpastrādā, jo tas ir, teiksim, kaut kāds paterns, viņš valkās līdzi. Jā, es pat zinu, no kurienes arī vēl no ģimenes, no mamītes puses tas man arī nāk, jā, bet, nu, tā kā nepārmetot viņai, saprot, ka kaut ko esmu uzņēmusies, vienkārši tas liens ar mani ārā, un Andis vienkārši kā tāds spīdeklītis, kam šī tēma ir pa lielam ir sakārtota, ja, viņam ir citas tēmas, kur atkal es spīdinu, bet tas ir, nu, mēs tāpēc viens otru tā kā palīdzam augt. Un viņš man tik ļoti viņu izspīdina, izgaismo, ka bez maz vai, nu, tur paliek jau tik gaišs, ka pilnīgi, kāds izslēdz to gaismu, bet, nu, nē, viņš jau spīdina acīs, tur ir acis vaļā, nu, baudi, aiziet uz priekšu, un, nu, jā, un līdz pat pēdējai dienai, bļāviens, pat uz lidostu normāli nevar aizbraukt, nē, vai kaut kur iebraukt, vēl notērēt Nu, naudu. to varētu nosaukt kā eksāmenu tev, kas tev bija tiešām. Jo tas bija pilnībā, nu labi, es neteikšu neplānots. Es gribēju atrast veidu, kā tikt uz to steakhouse pirms braucam prom. Un veids, kā tas izdevās, man paši ļoti uzjautrināja. Un tā kā Piedzīvojums pagājuši vesels, jā. šahā smalki izplānots, izkustināts, viss pakustinot sociālās sfīras ar cita cilvēku palīdzību. Vienkārši, tik skaisti Jā, izmanipulēja. Bet beigās jau redz, tomēr bija tā vērts. Vai ne? un gan es tenī situācijā, ka tā, gan es viss tas notika ar taksometru vadītāju, kurai būtībā mēs prasam, nu, lai uz lidostu, pēc tam Andis pārprasa, nu, varbūt, ka viņa zina, nu, kaut kur tieši konkrēto steakhouse, ja, vai Jā. kaut ko tu prasīja tieši, jā. Saka, jā, Viņa man zināja, garšo teica, ka steiki, jā, ja. mhm, Un, garšo un viss. Un viņi pat atcēla mums to braucienu, teica, tā mēs tev, nu, es tev aizvedīšu uz steakhouse un pēc tam savākšu.
par pusi no cenas, ko prasa Uber aplikācija. Nu, tas ir Jā, vispār, jā. un vispār tik forši ar viņu parunājām un visu kaut ko pastāstījām. Viņa ļoti pārsteigta par to, cik mēs daudz zinām un mākam par to, kā mēs uzvedamies. Jā, pavisam citādi nekā vietējie. Vietējie saka, ļoti rūpīgi bieži ir un tā tam līdzīgi. Tā kā ļoti nopriecājās. Jā, Tā un kā tiešām mums, viņi mūs aizved uz steakhouse. mm, Viņa aizbrauca turpat tās blakus pie savu dēlu, apskata apciemot mazdēlu, un pēc stundiņas bija mums pakaļ jā. un aizveda mūs uz Un viņa lidostu. galvenais naudu nepaņēma, ka mūs izlaida ārā. Mēs jau varējām arī kaut kur nozust. Viņa nepaņēma naudu un tā kā uzticējās, ka mēs tur būsim. Un tiešām arī pēc tam, tā kā vispār brīnišķīgi. Un plus vēl punkts uz visam uz ī, kad mūsu Lietuvas kolēģi arī, kas ar mums kopā brauc, arī bija viņai vēlme šovakar kaut kur varbūt kaut kur ārpus Jā, viņa pati viesnīcas. piedāvāja, un tas jau īstenībā bija katalists. Es jau biju atmetis Vai ne? domu par to teikausu, jo viņi nebija tuvu un diezgan tālu, ir līdz ar to tas takses maksā daudz. Bet tad Mhm. Beāta tā saka, varbūt jūs gribat kaut kur aiziet. Es uzreiz. Divreiz nav jāsaka. Jā, kaut kur aiziet, bet tur uzreiz tu iecirties iekšā, ka nē, nevajag tur tā Ir un divi tā, un lidojumi, jā. pietiks, kur tad mēs tur iesim, ko tad mēs tur darīsim, mums tur ar tām biļetēm jātiek galā. Ja bija tas trakums ar tiem, tas hypes par to, ka mēs Reisi bija nezinājām, atcelti, vai, United. vai reisiem viss būs kārtībā, tāpēc, ka dēļ tās, kas tur tas Microsoft Windows, kas tur tieši tajā laikā tur uzgāja, tas hais jau. Mm. Jo daudziem tā arī bija, mēs redzējām citiem kolēģiem no konvencijas, bija atcelti lidojumi. Visi viņi palika tur, kur viņi ir, un mēs domājam, kā mums tagad, jā. Ja mums arī bija iekšējais pārlidojums, vēl jātais, pirms mēs ejam uz starpkontinentālu, mums vēl bija viens lidojums starpā, tā kā, un mums, protams, ķer uz stresa, nu, protams, es jau nevaru atslābt, un es zinu, ka mums vienmēr viss pakārtosies labākajā versijā, tāpēc, ka tur, kur ir Andis, tur vienmēr viss notiek kā pa sviestu, vienkārši gludi, vislabākajā variantā. Viņam vienmēr veicās, un šito mēs jau gadiem klārēju, un pati uzķēros uz kaut kādu iekšējo stresu, kur kaut kas sakā pavilkās ārā, kur vienkārši, es nezinu, nenokārtoju eksāmenu, bet ieguvu labas mācības stundas un tādu uz priekšu. Iemācīties materiāli baudīt, ok, manā gadījumā tas ir jādara, tā ir vesela terapija, manuprāt, vienkārši pa solīšiem man sevi vairāk dot, un arī izbaudīt. Ne tikai dot un ķeksīšu pēc dot, bet arī izbaudīt materiālo pasauli, izbaudīt, ja es uz kaut kur ar saviem putniem jau ielikus, ne tur, kur vajag. Bet, lai būtu līdzsvars, ir jāsavieno visus pasaules kopā, un Andis man šeit ritīgs tāds ankurs, aiziet, un darām, baudi kopā ar mani. Jā, Nu, vienā brīdī jau tu arī tur parāvi stresiņu, un tas, man liekas, bija tad mēs gājām tieši gulēt, un tu tur parāvi stresiņu par to, vai pietiek, mēs arī runājām par jā. šo, un Es nezināju, cik ir, jā, es vienkārši paņēmu, atvēru aplikāciju un parādīju rekur. Šitik ir, tur kaut kas, tur 2,5 tūkstoši, vēl kaut kas, es saku, un vēl ir man tur rezervas viens kontiņš mhm. arī. Pietiks? Miers. Jā, un tāpēc tā viss bija miers uz kaut kādu brīdi. Un tad es sapratu, ka nu, Inesei ir raksturīgi vēl joprojām kontrols elementi. Viņai ļoti gribās visu kontrolēt līdz sīkumam, kas man ārkārtīgi kaitina. Detalizētā kontrole. Ja? Tas nozīmē, to, ka, ja tu kādu kontrolē detalizēti, tu atņem viņam vispār rīcības brīvību, domāšanas brīvību. Viņš vienkārši paliek par manipulātoru un, kā teikt, rīkojumu izpildītāju bez kaut kādām domām pašam. Un tad īstenībā mēs ļoti brīnamies, kāpēc bērni nav spējīgi pieņemt savus lēmumus. Tāpēc, ka Mhm. vecāki visu laiku pieņem lēmumus viņu vietā un Jā. būtībā ļoti kontrolē viņu dzīvi. Un tas ir arī iemesls, kāpēc es tik ļoti neiespringstu uz mūsu bērnu kontroli. Es ļauju, lai viņi darbojas. Es viņiem Mhm. pasaku, kas man ir vajadzīgs no viņiem, un ļauju pieņemt lēmumus, kad tas ir vajadzīgs. Nu, un ja tas netiek pieņemts, nu tad ok, tad laužam šito te slotu, jā. Tā, un es pārņemu jau normāli tādā veidā vadību. Nu, ja nestrādā tās, nu, tad acīm redzot, jāmeklē citi risinājumi. Bet, nu, tavā gadījumā mēs arī secinājām, ka tev ir jāredz atlikums, lai tu zini. Un otrkārt, laikam,
ļoti spilgti izgaismojās tev vajadzību pēc saviem finansiāliem līdzekļiem, Mm, savas kartes, kur tev ir naudiņa, kur tu vari pati sev nopirkt kaut ko, vai mani mm, aizvest uz restorānu un jā. iepriecināt. Un, starp citu, nu, es teiktu tā, glauni teikts, ka mēs staigājām pa restorāniem, bet Nu, jā. neviens jau no viņiem īsti nebija restorāns Nu, tāds. tāds, Jā. nu, Jā, e, tur ieskrietuvs. mums. Nē, nu viņš ir varbūt vairāk nekā restorāns, Nu, bet viņš tajā nav kā pašā tāds laikā, nu, klasiskais, kur tur viss ir fancy, fancy. Nē, jā, tas jā, tāds, jā. nu, Tādi mums pa lielam man šķiet jā. nebija neviens. Mēs Mm, gājām normāli pieklājīgas, tā kā labākas par ēdnīcas līmeni, ja, kur ir ar oficiantiem un visu pārējo, bet ne tur kaut kādas tur super dūpers. mm. Tāpat tas steakhouse pašās beigās mums izmaksāja cik $45. Normāli, ritīgi, sakarīgi. Nu, tā Kas ir. ir Latvijā jūs šitā nedabūsiet. Nē, nu, tādu steiku, nē. 600 gramu vahtu. Nē, Latvijā, nē, Latvijā Pernigilē tāds steiks man izmaksāja kaut kas ap 70, 80. Vienam. Tā, Vienam, jā, jā. tas tā kā, jā. Bet, nu, tā ir laikam labākā pagaidām vieta. Ir vēl te, kur mums vajadzētu aizbraukt, bet tas ir atkal. Mhm. Tam ir jāiekrāj, tagad ir Jā, jā, nedaudz jā. jāatkopjas no šī, jāuztais uzkrājumiņš. Bet Mm. jā, tas, kas tiešām iezīmējās, ka tev ļoti prasās, ir, lai ir savs. Un mums arī ļoti amizanti sanāca situācija, ka vairākas reizes brauciena laikā bija nepieciešamība pēc tavas bankas kartes kaut kādiem Jā. datiem, Un es viņu atstāju mājās. un tu viņu atstāji mājās. Un, es tā atceros to sarunu vēl iepriekšējā vakarā, pirms braucām. Nu, paņem līdzi to kartu. Nē, priekš kā man tā, nevajag tur tā, nevajadzēs tā. Es saku, nē, nu, paņem drošības pēc. Jā, nu, tur viņa bija. Nu, tad Tā katru bija reizi vienmēr atceros viņu taisnība, jā. skaisti Un stāv tu mājās. jūti, ka būs situācija, tu vienmēr jūti, ka tiešām ir, kur ir, jā. Bet, nu, nekas labi. Ja tur bija saistībā ar viesnīcas rezervēšanu, tur bija mani kartes dati, man vajadzēja vēlreiz viņu ievadīt, un es tā, karta mājās, un, nu, jā, neko tad Andris uzliku savējam, tikām viss kārtībā, bet, nu, tā bija situācija, kur viņa varbūt bija vajadzīga, jā. Nu, es tā kā atkal ieciklējos kaut ko. Atkal piesardzības nolūkos, lai nav tā, ka man tur kāds kaut ko var mistis, ka kaut kādiem magnētiem pienāk klāt, novilkt naudu, kaut gan jāatslēdz. Ir tie, nu, tas skārien, čipiņš jāatslēdz un viss būs kārtībā, bet, nu, labi, es pieņemu šo savu starakānu, es pieņemu šo savu pārāk lielo kontroli, es turpināšu apot šo tēmu, un ne tikai, nu, tā, lai viņa iet ārā, jo tā neesmu es, pa lielam tā neesmu es, tas paņem ļoti daudz enerģijas tas paņem, šis stress, šis liekais uztraukums, protams, apakšā ir tā, lai viss būtu labi, es saprotu, tā ir kaut kāda trauma, kaut kur valkās no kaut kurienes sen, es drīzāk citas dzīves, tāpēc, ka man nav bijis tāda situācija, ka nebūtu bērnībā, mums vienmēr viss bija, tētis vienmēr viss nodrošināja, bet šeit atnākot tā, nu, jā, un nav arī tā, ka man pašai nav naudas, es vienkārši, man ir tāda tieksme visu ieguldīt uzņēmumā, un visu savu naudu es šobrīd ieguldīju uzņēmuma attīstībā, un tāpēc man viņas nav. Un tāpēc, jā, un vēl naudu, vēl daļu mēs esam ieguldījuši uzņēmumā kopējā, tā kā, jā, mums ir tāds brīdis, ka mums jāpaceļās uz augšu, un viņi tūlīt tās arī būs, un viss būs kārtībā. Nu, jā, un tad nāk šādi te pārbaudījumi, bet kopā mēs, ko es vēl ieguvu, ieraudzīju, tomēr no malas es redzēju, un es sajūtu, un tikai tagad, kad esmu tā kā reanimējusies atpakaļ no šī brauciena, jau no šī horizontālā stāvokļa izgājus uz tādu vertikālu un atskatoties, kā bija, man īstenībā patiesi prieks, tiešām sirdī ir tāds siltums, kā Andis prot baudīt dzīvi. Un ka viņš tiešām izslēdza, man liekas, tu izslēdzi visas domas, tu vispār, tu tiešām biji, vat bijām Grand Canjonā, baudījām Grand Canjonu, bijām tur mašīnā, skaisti brauc tie ceļi, runāja ar Filu, visu ko, tu vienkārši biji momentā. Vispār, man liekas, tev tur kas, kur, kā. Iebraucot kaut kur pāri. Ok, skatīsimies, kas te piedāvājums. Vispār, ko es labāk, es nezinu, ko es labāko no šejienes varētu savai pieredzē paņemt līdzi. Nu, tā, man liekas, ka katrā vietā gāja. Kas būtu tas labākais, ko es no šejienes varētu paņemt līdzi? Un tas viss fonā es jau to manīju, bet nevarēju līdzi izbaudīt. Vajadzēja man tiem svariem jau uztaisīt to līdzsvaru kaut kādu, nezinu, lai. Bet es ticu, ka mums būs kaut kāda reize, ka mēs varēsim. Kaut kad būs tāda reize, ka mēs varēsim arī izbaudīt. Jā, Tad, jā, nu, redz, tūlītās jau pēc gada tuvojās nākamais ceļojums. jā, nu, būs. Būs tie ierakstā, ja? Visi dzirdēja, ja? Inese apsolās mieru. Tas arī būs garš pārlidojums. Andim jau fonā, kur jau rādās tā vieta. Jā, brauksim tālāk.
Skatīties Mhm. eļļas, kur audzē skaistas, nu, ne eļļas, bet augus, no kuriem iegūst brīnišķīgi eļļu. Ziemeļblāzmas melnēgla ir viena no tām. Tas ir Kanādas ziemeļa, ja, Port Nelsona, Brita Kolumbija. Jā. Mhm. Britkolumbija, jā, tur būs garš brauciens. Bet, jā, mums jādabana ir zīmodziņa mūsu pasītē vēl. Tā kā tas ir mūsu ēteriskais ceļojums. Šis mūs ved pa pasauli un notiek arī transformācijas, arī iekšējās. Nu, jā, un es ticu, ka arī katram no jums, ka jūs braucat kādā ceļojumā, jums taču arī kaut kāda transformācija notiek. Tikai jautājums, vai, nu, cik jūs ļoti to pamanat. It sevišķi, ka brauc divatā. Man liekas, tas ir tāda terapija. Nu, tur tā var izcelties lietas, ak, dieniņās. Un galvenais pēc tam to pārunāt un kaut kur pierakstīt, hei, re, ka mums bija tas, hei, re, ka mēs tagad iemācījāmies to un es turpināsim mācīties to un to. Tā kā pieņemšana un ļaut izbaudīt, jo, teiksim, es varēju to ceļojumu reāli sabojāt. Es viņu savā vecajā versijā, es varēju tādu pūpēdu no sevis uztaisīt, es varēju tā nokontrolēt un pateikt, ka es neko neņemšu, nedarīšu un nolikt to, ko Andis dara. Es vecajā versijā tāda biju. Briesmīgs cilvēks, šausmīgs cilvēks. Bet kaut kādā brīdī es tomēr ļāvu, un viņš tomēr izbaudīja. Nu, atpalaid tos grožus, palaid. Nu, kādas man tiesības ir tagad viņam sabojāt to viņa mirklīti, ka viņš izbauda to brīnišķīgo brīdi. Tas, kad es nemāku baudīt, tad es ir pati vainīgi nes ar saviem, ka tu nemāki, jā. Tad sēdi un bubini un domā par saviem burkāniem. bet, jā, tas ir, šis ir brīnišķīgs tāds brīdis, ko mēs tā kā atceramies un pārunājam un pārunāsim, un vēl tur citas niansītas, bet tas tā kā citām tēmām, lai paliek šobrīd, tieši bija tas uzsvers par to finansiālo pusi, kur man bija satraukums par to spēju baudīt, arī materiāli baudīt, nevis tikai vizuāli. Es izbaudīju ļoti daudz vizuāli un emocionāli, tā kā manās atmiņās man nozīmītas kā tādas nav tik svarīgas, kā ir svarīgi ar acīm redzēt, un varbūt arī bildes un kaut kāds video, ko es pati ierunāju, tādā vietā, priekš sevis. Bet Andim ir svarīgs arī vēl šāds, un kur ir atšķirība, un kāpēc gan tā nevarētu, arī tā ir atmiņu paņemšana sev līdzi, un arī tā ir atmiņu paņemšana sev līdzi, un tur ir tas skaistums, ka mēs atšķiramies, un ļaujam viens otram paņemt tās atmiņas tā, kā mēs katrs vēlamies, un priecājamies par to, ka katram ir kaut kāds veids, kā mēs atceramies šo ceļojumu. Mhm. Oh, vēl brauks ar mani kaut kur? Nu, jābrauc, jābrauc. Bija jau forši. Tikai tiešām jāiemācās atslābināties, atslēgties un atcerēties, ka mēs neesam vairs Latvijā uz vietas, jā, ka Jā, mēs esam viss nu, tagad problēmas ir palikušas tur. nomainījuši vidi, esam citur, un tas prasa arī savu pielāgošanos. Jā, protams, arī atslābināšanos un mirkļa izbaudīšanu, jo mēs jau tur nedzīvojam pamatā. Līdz ar to tas ir jāpaskatās, kur kas interesants ir Mhm. jāpagaršo, jāatrod, jāapskatās, jāapmeklē, jāparunā ar cilvēkiem. Nu, tās visas ir pieredzes. Tieši tā. Tā kā jā, es domāju, pie šīs nots mēs varētu arī palikties, lai nav dikti gari, bet radās tāda doma, ka mēs varētu tikt pa laikam pa kaut kādām tēmām, kam mēs ejam kopīgi cauri, ka mēs varētu padalīties arī šādā formātā un varbūt kādam norazumē arī mūs kaut kur uzaicināt klātienē. Vienkārši pa kaut kādu tēmu jūs gribat, kas ir saistīts ar pārattiecībām, tam līdzīgi parunāt, ja mēs esam gatavi runāt atklāti, nav problēmu. Un Jā, un pieredzīt arī bišķiņi ir. iedodiet Ir jau tēmu. kas, ir jau kas tur saka, jo mums tur 20 gadu pieredze, nu mums nav 20 gadu pieredze, mums ir to 18 gadu pieredze. Mums ir 18, tā un Ar laulība ar dažādiem 19. Jā, tā izaicinājumiem. kā, jā, ir kaut kas, bet neesam nekādi tur guru vai eksperti. Nē. Tas, kad mēs esam atraduši to momentu, kad mēs esam gatavi runāt atklāti. Ja vajag arī līdz detaļām, tik pajautājiet, un mēs tiešām atklāsimies. Jo tas iedod tādu iedvesmas momentu, ka tik tiešām nav tabū tēmas. Mums savā starpā nav tabū tēmas. Mēs varam par jebko Mhm. runāt, un cik svarīgi, kad mēs nonākam līdz tam brīdim, kad es esmu vairāk ievainojama, tad kaut kādās tēmās vai Andim, kur ir nērti arī varbūt runāt, bet viņš runā ārā, un tādas mums katram ir tādas tēmas, mēs esam nonākuši tādos brīžos, un tas ir tik skaisti, ka tu redzi, ka viņš arī dzīves cilvēks, un viņam tur ir kaut kas sirsniņā, un nav viegli dabūt ārā, jo nav pierasts par kaut ko tādu runāt, jo ne man ģimenē bija tik pa visām tēmām es varēju runāt, ne arī viņš savā ģimenē, jā, tāpēc līdz ar to
mēs tagad kopā radot to savu ģimenes modelī, esam nonākuši pie secinājuma, ka ir jārunā un daudz jārunā savā starpā. Un tad mēs sapratīsim, kā mēs vispār domājam un plūstam pa dzīvi, kur nāk situācija, kur varbūt tās stop nelien iekšā, kur nevajag negriezt tos spārnus tam cilvēkam, ļauj viņam lidot tieši tādā versijā, kā viņš grib. Nu, sasitīsies, nu, viss kārtībā, piecelsies, nekas pažēlosim, papājāsim un ies tālāk. Tā kā ar bērniem, ja? Tā kā mēs esam arī viens priekš otru tādi bērni, kas vienkārši, nu, mācās augt. Tā kā, jā, ja gribat arī kaut kur uzaicināt, droši sazinieties privāti, un, ja gribat redzēt, kā gāja mums arī tādā ceļojumā, kur mēs esam 3 stundīgs video, kur pirmā stunda Andis stāsta tieši tas ceļojuma daļa, kur mēs Amerikā pabijām, ko redzējām, un otras 2 stundas ir tieši par konferenci, par ēterisko konferenci, ja, kas arī, kurus mēs tur braucām, kas arī mūsu dzīvi tālāk, nu, paver vēl tā skaistāk vaļā, un kas ir daļa no mūsu šī ceļojuma. Tā kā jā, es domāju, tad lai top. Paldies par šo reizi, un tā jau, Paldies! jau uz saziņu.